14. februāris strauji tuvojas, un lielā mīlestības diena vairs nav tik tālu, kā varētu šķist. Mīlēt, protams, var ne tikai cilvēkus, bet arī ko citu. Šoreiz devāmies noskaidrot, ko īsti mīl students. Sveiki, vai tu varētu man pastāstīt, ko mīl students? Students mīl pagulēt un nodot darbus pēdējā brīdī. Students mīl roltonus. Viennozīmīgi ēst. Viennozīmīgi. Un atpūsties visticamāk un arī ballēties. Kārtīgi atpūsties pēc studijām, gadu projektiem, aizstāvēšanām. Droši vien vēl laikam arī pavadīt laiku dabā. Pielēdīgs pasniedzējs. Vēl kaut ko? Atlaidis studentu. Un ko tu mīli kā studenta? Pielēdīgs pasniedzējs un atlaidis, ko viņš saņem studenti. Darboties aktīvi. Mieru, klusumu un miegu. Pelmeņus. Bet tas jau tikai nedēļas sākumā, tā kā daudz naudas. Pēc tam es mīlu roltonus. Kādas ir tavas domas par Valentīna dienu? Nepatīk. Kāpēc? Tāpēc, ka meitām jāsaņem zieduri katru dienu, nevis tikai vienreiz gadā. Viņas ir jāmīl katru dienu un jābučo katru dienu un jāmīļo un tā tālāk. Vēl viena diena gadā, kad var saņemt ziedus. Šogad tāpat kā pagājušo gadu aizmirsu atrast draudzeni, tādēļ cenšos par to nedomāt. Lol. Tāpat jautājām, ko mīl mūsu sekotāji tiešsaistē. Uzzinājām, ka sekotāji mīl citronus, putukrējumu, pērkonu negaisus, tauriņus vēderā, vērot dabas parādības, piedzīvojumus, siltas vasaras naktis, sev tuvos cilvēkus, pašu mīlestības sajūtu un dzīvi kopumā. Vēlam sev tuvo un mīļo novērtēt ne tikai svētkos, bet arī visās pārējās dienās. Bez jau iepriekš minētajām lietām, studenti mīl arī spriest par aktuālām tēmām. Tuvojoties ēndienām, kas iezīmē vidusskolēnu un citu studēt gribētāju lielo pārdomu sākumu, studenti dalās ar savu pieredzi un domām karjeras un studiju virzienu izvēlē. Vai esi apmierināts ar izvēlēto studiju virzienu? Šobrīd jā. Es ceru, ka arī būs arī turmāk apmierināts. Labs laiks intervijā, jo es tieši nesen esmu izkāpusi no savas kārtējās karjeriskās krīzes, kurā tu nesaproti, kas tu esi un kāpēc tu vispār kaut ko tādu dari. Es domāju, ka jā, man šobrīd, šajā brīdī liekas, ka es esmu tur, kur es gribētu būt. Kā vērtē, kā taviem draugiem paziņām veicies ar īstā studiju virzienu izvēli? Reāli, man liekas, lielākā daļa ir vai nu tāda, kas ir kaut ko nomainījuši, kaut kādas studiju programmas, vai arī vispār vairāk tā kā nemācās. Un iesāk, piemēram, gadu vai divas nomācījās, un pēc tam saprata, ka nē. Manā draugu lokā, es teikšu, ir izdevies. Jā, ir kaut kādi varbūt burtiski 3-4 cilvēki, kas vispār nestrādā nekādā saistībā ar to, ko viņi ir studējuši. Es esmu diezgan daudz redzējis tos cilvēkus, kas diemžēl nevar tā kā atrast. Bet ir cilvēki, kas atrod. Puses, teiktu. Diezgan liels problēmas ir, teiksim tā, gudrajā galā. Visi sanāk, un tad viņiem grūti izvēlēties to savu jomu, kurā padziļināt tā kaut ko skatīties. Kādas, tavuprāt, ir vidusskolēnu spējas izvēlēties sev piemērotāko profesiju un studiju virzienu? Ja Latvijā tas standarta praksa ir beidzam 12. klasi, ejam uz augstskolu mācīties, vidusskola, diemžēl, nesniedz to informācijas apjomu, lai saprastu, ko tu gribi mācīties. Trūkst praksi. Cilvēkiem viņi īsti nezina, ko viņi grib, ko viņi sagaida un kas ir tas iemesls, kādēļ kaut ko censties. Tas jau ir atkarīgs no katra cilvēka paša, cik ļoti viņš domā par to, ko viņš darīs, vai arī viņš ir vienkārši tā kā es pēc 12. klases, kas vienkārši ieiet jau tajā sistēmā, kur jāpiesakās un vienkārši saliek ķeksīši. Kā vērtē lēmumu, kas paredz, ka sākot ar nākamo mācību gadu vidusskolēniem obligāto eksāmenu vidū tiks iekļaut arī ķīmijas un fizikas eksāmeni? Pirms mēs sākam ar obligātu eksāmenu visiem, vajadzētu vienkārši pārskatīt tās mācību metodas, kā tiek mācīta matemātika, kā tiek mācīta ķīmija un kā tiek mācīta fizika. Cilvēkam radīs interesi jau no paša sākuma. Tad arī lielākā daļa aizies mācīties to pašu ķīmiju, to pašu fiziku. Varbūt kāds no šiem vidusskolēniem arī izpildot eksāmenu pēc tam un gatavojoties eksāmenam, mācoties, sapratīs, ka varbūt tas arī ir tas, ko viņš darīt tālāk. Ko ieteiktu ņemt vērā vidusskolēniem, kuri gatavojas izvēlēties savu studiju virzienu? Pat iesaistīties visādos, kaut vai pulciņos vai kaut kādās ārpus
stundām, ārpus klasēm, kaut kādas nodarbības. Jā, lai saprastu ne tikai to, kas tev patīk, bet lai saprastu arī to, kas tev nepatīk, jo tas arī ir ļoti svarīgi. Draugu ieteikums vai vecāku ieteikums vai pirmspensijas vecuma skolotājas ieteikums nav galvenais un vienīgais kritērijs mācību izvēlē. Tas ir nopietnas lēmums, kas ir jāpieņem, jo, diemžēl, vairākumam tas saistīsies arī ar finansiālo līdzekļu pamatīgu ieguldījumu, jo ne visur un ne visi tiek tajās budžeta vietās. Un līdz ar to, ka ja tev ir tie 1000 jāmaksā, maksā par to, kas tev tiešām interesē un kas tev patīk. Un tomēr arī ieklausies, ko tev apkārtējie cilvēki saka, lai tu apskaties arī citus papildus opcijas, kādas pastāv. Klausi sevi, bet arī ieklausies citos. Sākot ar gladiatoru cīņām un beidzot ar sērijveidu slepkavu biogrāfijām, cilvēku interesi bieži piesaista ne tikai pozitīvu un iedvesmojošu stāstu, bet arī vēstures tumšākās lapas puses. Detaļas par nāvi, katastrofām un traģēdijām. Šādi notikumi bieži vien ir saistīti ar konkrētām vietām, un tumšais turisms iekļauj ceļošanu uz tām, iedziļinoties šo drumo notikumu detaļās. Aināra Barščauska bakalaura darba ietveros tika apzināts 125 holokausta piemiņas vietas Latvijā, no kurām 19 ir iekļautas turisma ceļvežos. Šīs vietas bieži apmeklē cilvēki, kuri ar tām ir personīgi saistīti, apmeklējot savas tautas vai rādu piemiņas vietas, tādējādi izrādot cieņu un līdzjūtību aizgājušajiem. Otra grupa, kas apmeklē holokausta piemiņas vietas Latvijā, kā motivācija norāda vēlmi izglītoties un interesi vēsturē. Tomēr balanss starp cieņas izrādīšanu, izglītošanos un tīru ziņkārību kādam var šķist pārāk nesamērīgs. Tumšā turisma popularitātei augot, brīžiem aktuāls ir diskusijas par šādas prakses ētiku. Ilgi aprunāta, neatklātiem noslēpumiem pilna, 2014. gada pavasarī savas durvis turismam vēra arī Stūra māja. Padomju Savienības baisākā varas instrumenta, Čekas jeb Valsts drošības komitejas, savulaik apdzīvotā ēka, kuras telpās Latvijas tauta ir piedzīvojusi viens no saviem tumšākajiem brīžiem. Kopš savas atvēršanas Stūra māja pulcējas gan cilvēkus, kas paši savulaik apmeklējuši ēku ļoti atšķirīgos apstākļos, gan ar šiem notikumiem nesaistīti turisti, kuru motivācija var būt ļoti dažāda. Pētījumi norāda, ka tumšā turisma klienti bieži vien vēlas izveidot emocionālu saikni ar konkrētās vietas notikumiem. Tā turistiem tiek dot iespēja novērtēt pašu mirstīgumu un izpratni par nāvi, tāpat laikā esot drošā attālumā no tās. Simonas Auziņas pētījumā secināts, ka Stūra mājas apmeklētāji ekskursijas laikā izjūt skumjas, līdzjūtību, bailes, sašutumu, izbrīnu un iegrimst pārdomās, saistot Stūra mājas notikumus ar savu dzīvi, novērtējot savu brīvību. Caur šādām emocijām iespējams satuvināt dažādas paaudzes, un valsts vēstures traģisko notikumu kopīga atcerēšanās var vairot piederības sajūtu savai valstī. Jautājām Stūra mājas gidam Paulam Rēvelim, kāpēc ir vērtīgi apmeklēt tādas vietas kā Stūra māja? Pirmkārt, cilvēki nāk uz vietu, kas ir tieši saistīta ar viņu ģimeni vai draugiem. Tas mums ir diezgan nopietni, un tas ir jauni cilvēki. Otrs, 25 gadu klusēšana, tātad kāda ir muzeja kaimiņu valstīs, es diemžēl nezinu, bet, teiksim, pie mums tas tomēr joprojām ir kaut kas jauns. Par šo māju zināms ir it kā daudz, bet faktiski ļoti maz. Jo šī vēsture atšķirībā, pieņemsim, no Siguldas vai no Tērvetes pilskalna ir pietiekami dzīva. Mums 14. gadā bija ļoti daudz, un arī tagad vēl ik pa brītiņam atnāk kāds no cilvēkiem, kas atceras šo namu nevis kā darba vietu vai kā ekskursiju vietu, bet kā cietumu, kā izolātoru. Tumšais turisms atspoguļo mūsu tumšo vēsturi, un tā ir ļoti svarīga daļa no mūsu izpratnes par to, ko nozīmē būt cilvēkam.
No tumšām atceres vietām pievēršamies cilvēkiem, kuri ar savu darbu cenšas izgaismot citu ikdienu. Šoreiz ciemojamies pie absolventes, kuri strādā sabiedriskajā sektorā. Es esmu Signe, strādāju kopš septembra, esmu žurnāla redaktore un apvienojot arī izdevniecības nodaļas vadītāju. Žurnāls Rosme kā valsts apmaksāts sociālās rehabilitācijas pakalpojums tiek veidots neredzīgiem un vājredzīgiem cilvēkiem. Līdz ar to atšķiras gan tā saturs, gan arī vizuālais noformējums. Mums ir 4 versijas, tas ir audio, elektronisks formāts, drukāts formāts, palielinātā rakstā un braila formāts. Mums nav jāveido saturs, es nezinu, tur ar sensacionālām ziņām un jātaisa ažiotāžas tur, kur viņas ir vai viņu nav. Tas nav tas, kas mums obligāti ir jāpārdod, bet tas ir tas, kas šiem cilvēkiem tiešām varētu interesēt, rūpēt un būt svarīgi. Strādājot par redaktori, Signe savu darbu plāno pa nedēļām. Pirmās nedēļas aizrit samērā mierīgi, vācot materiālus, tos rediģējot un ievietojot žurnāla maketā. Savukārt otrā mēneša pusē slodze un atbildība jau ir krietni lielāka. Žurnāla kopā likšana un tas viss ir ļoti, ļoti aktīvi. Tu saproti, tev ir šis termiņš, kurš tev ir jādabūna tajā laikā, un lai tur notiek, kas notikdams, tas 25. ir datums, kad viss darba laiks ir no 9 līdz 5. Vienalga, tu strādā līdz 10. vakarā, bet tas 25. tev ir jānogādā žurnāls uz pastu. Man šīs nedēļas patīk vislabāk, tāpēc, ka tu no rīta izēj no mājas, tu visu dienu esi tā noņēmies, tā noskrējies, ka tu vakarā atnāc mājā un tev gribās, atkrist, bet tu esi tik priecīgs. Tu esi tik uzlādējies un viss ir tik baigi forši. Skolas laikā Signe rosina iesaistīties pēc iespējas vairāk aktivitātēs, kas dod praktiskas iemaņas, ko vēlāk izmantot darbā. Savukārt absolventiem no savas pieredzes Signe iesaka uzdrīkstēties uzstādīt augstus mērķus. Ja tev liekas, ka mērķis ir vienā punktā, tad mērķiet 5 metri augstāk. Tad vidam kaut kur, ja sanāk, ir fantastiski. Es domāju, ka tā ir lielāka absolventu problēma patiesībā. Tik daudzās vietās viņiem pasaka, ka nav pieredzes un tāpēc viņus neņem, ka tas šausmīgi nosit visu sapratni par to, ko tu spēj. Patiesībā, ja cilvēku iemet šādā vidē, viņš iemācās. Un viņš jau nekad neiemācīsies, ja viņu neliks pie tāda darba. Par darbu žurnālā jautājām arī Signes kolēģiem Laurim un Armandam. Lauris pēdējos gados publicēto žurnālu saturu ievieto Latvijas neredzīgo biedrības mājaslapā, kur tie kļūst pieejami jebkuram. Sakārtoja, lai viņš ir rindkopots, labi izlasāms, lieliem burtiem. Atsakot, domāju par to arī, lai cilvēki redzes traucējumiem citi varētu lasīt šos bijušos žurnālus. Savukārt Armands apstrādā vecākus žurnālus, lai tos elektroniskā versijā varētu ievietot Latvijas Nacionālās bibliotekas arhīvā. Žurnāls mums iznāk kopš 56. gada, un pašlaik es esmu ticis līdz 89. gadam. Pēc varbūt 100 gadiem kāds pētnieks, kāds vēsturnieks gribēs papētīt, kā dzīvoja neredzīgi cilvēki. Un tas būs interesants. Tā kā abi šeit strādā Nodarbinātības valsts aģentūras programmas jauniešu garantija ietvaros, gan Lauris, gan Armands atzīst, ka lielākais izaicinājums būs paspēt savus pienākumus pabeigt līdz darba līguma beigām. Kopumā puiši novērtē iespēju strādāt Rosmē. Tā iespēja, ka es varu iet uz darbu, satikt cilvēkus. Bieži atnāk kāds jauns cilvēks pastāsta kaut ko interesanti, jaunu. Man pēc tam patīk, ja es kādreiz ieraugu kādu vēsturisku rakstu, kādu bija skolā dzīve internātā. Salīdzināt to mūsdienu laikmetu ar pagājušo gadsimtu laikmetu, tas ir 50, 60, 70. Kopā ar kolēģiem Signe plāno turpināt strādāt gan pie jau iesāktiem, gan pavisam jauniem projektiem. Mums ir ideja par šo pašu radio, mums ir ideja par internetu veikalu, kur cilvēki, kas ir ar redzes problēmām veidojuši lietas, viņi veido fantastiskas lietas. Bet jā, ideja ir ļoti, ļoti daudz. Man apniks šis darbs, un es saprotu, man viņš neapniks tik ātri, un tāpēc arī varbūt tas ieskrējiens tāds baigi lielais.